Sveika! Sveiks! Vēlos piedāvāt un parādīt dažus vingrinājumus, kā tu vari atjaunot savu enerģiju. Tu šo vingrinājumu labāk dari stāvus, bet arī var sēdus. Labo roku noliec uz krūtīm un kreiso uz vēdera. Un izdari dziļu ieelpu un izelpu. Veicot vingrinājumu noteikti būs daudz labāk, ja tu aizvērsi acis, jo tad to uzdevumu veicot, tu varēsi labāk sajust savu ķermeni. Ieelpa un izelpa. Un sajūti, kā tās ķermenis kustās. Mēģini sajust katru kustību, kā tev kustās ieelpas brīdī un kā izelpas. Otrs vingrinājums būs tāds, ka ar ķermeni var veidot simetriskas un arī asimetriskas kustības. Un pirmās būs simetriskas. Tu joprojām paliec vai nu stāvus vai sēdus. Un izstiep rokas asimetriskas. Kā viena otrai, atrodi to pozīciju, kurā tu jūties brīvi, ērti. Un atkal dziļa ieelpa, dziļa izelpa. Un elpojot, mēģini sajust, kā tevi ieplūst miers. Un kā izelpā satraukums vai kādas sliktas domas vai kas izplūst no tevis ārā. Ielpā ieplūst miers. Un izelpā izplūst ārā satraukums, spriedze un miers paliek tevī. Tas būs simetrisko kustību vingrinājums, bet var taču arī asimetriski. Un tagad tava labā kreisā roka ir asimetriska, un tu kusties kā vien vēlies, brīvi izpaužot. Protams, iesaistot arī kājas, visu ķermeni, ja tu stāvi. Sēdus būs mazliet grūtāk, tāpēc labāk to vingrinājumu darīt stāvus un visādi izkusties. Nedomā, kā tu izskaties, aizver acis un vienkārši baudi kustības. Kā tev ķermenis saka, izjūti, kā tev ķermenis kustās, un vienkārši seko viņam un kusties, izricinies, izkusties, izlidojies vienalga, kā tev pašam tajā brīdī ir vēlēšanās. Nu redzi, tas arī ļoti labs veids, kā tu vari sev atkal, līdzīgi kā varbūt arī kā kaķi, dažreiz dzīvnieki, kā izstaipās. Un mēs jau neesam sliktāki. Un ceturtais vingrinājums enerģijas atjaunošanai un tā kā arī iegūtu atslābumu ir ļoti, manuprāt, lielisks, jo šeit mēs pieslēgsim iztēli. Un tas būs tā, ka iedomājamies, kā apakšā ir zeme, bet ka mēs zemi uzvelkam tādu guļammaisu. Ka mēs pieliecamies uz leju, paņemam tā kā daļu no zemes, tā guļamais, un velkam no kājām lēnām virsū, pāri visam ķermenim, vēderam, rokai, visam un uzvelkam virsū. Tas ir viens veids.
Un jums rokas tagad ir augšā. Izmantojam izstēli. Augšā ir debesis. Mēs paņemam debesis. Mazu daļiņu. Un velkam to virsū. Pārvelkam pāri. Pārvelkam pāri. Līdz pat lejai. Ievelkam sevi tā kā tādā maiņā. Tā kā vēl lielisks veids, kā atjaunot enerģiju. Ceru, ka tev patika. Un atceries, kustēties ir lieliski, atslābināt sevi un ieklausamies ķermenī, un ķermenis mums pasaka tad, kad vajag atpūtu un dodam viņam to arī. Atā!